te mežs pa kreisi. Pa labi kalni. Krustu redzu. Pēdējais. Kāpēc? Pāri elektrības vadiem. Tur saulēts. Viņš nepaspēlē. Spēku vairs nav. Netika mājās. Nē, nenolaidos. Paspēju taču. Vispār jau skrienu lejā. Jo ceļš tiec kā vēl karš. Lūk, tur nav. Nu labi, kā vēl pavarvākas. Apavi nav pareizi. Kaut gan sākot iet bija karsti, un kas tur būtu domājis, ka izvēlēsies kaut kādu tur mazo virsotnīti. Kops paskatiem. Apstoši. Balsturīts. Biku mamīte apmaldījās. Pulkstens 22. Līdz gaismiņām, nezinu cik vēl kilometri. Gāju uz saulrietu 3 stundas, kamēr uzkāpu. Nu, un tagad 2 stundas kāpu lejā, un droši vien, ka vēl kādu stundu kāpšu. Nu, tā man te iet. Tētis pakaļ nebrauc. Pa meža zonu kaut kā vairs baidījos iet. Tur neko nevar redzēt. Te izvēlējos ceļu. Tad, zin, ceļš kaut kur aizvedīs, ja ne savā miestā, tad aizvedīs kaut kur citur. Jo. Un apaver vēl nav īsti. Nu, karoči, nav sagatavojusies. Un šeit te mani biedē pa ceļu. Krups. Lielās krups, jo zika ir milzīgs. Un tā mani taka. Pulkstens 22. 4. stunda kalnos. 12 kilometri. Aleluja, pulkstens 23. Esmu mājās. Vai ielaidīs iekšā, tas vēl ir jautājums.